Birute Jonuškaite, Maranta. Latvijas Rakstnieku savienība laidusi klājām Baltijas asamblējas balvu literatūrā ieguvušo lietuviešu rakstnieces un tūkotājas Birutes Jonuškaites romānu Maranta. To tūkojusi Emija Grigorjeva, un šī jau ir 10. grāmata, kas iepazīstina latviešu lasītājus ar godalgotajiem igaunu un lietuviešu darbiem. Kā romāna priekšvārda raksta tūkotāja Emija Grigorjeva, Maranta Ļaukoneura ir augs, ko sauc par 10 baušļu augu, citviet lūkšanu augu. Pienākot naktī, tas pavērš lapas augšup un sakļauj tās kā plaukstas lūkšanā. Dienā nolaiž atkal lejā, atgādinot ticīgo, ka zemojas Dieva priekšā. Tikpat juteklisks un ir garīgais ceļojums uz bērnības atmiņu, mītu un noslēpumu pilsētu, kurā dodas jaunā māksliniece Rasa. Lauris Bērziņš, līdzdalībnieks. Lauris Bērziņš, dzimis 1997. gadā, ir viens no redzamākajiem savas paudzes prozas autoriem Latvijā, publicēja žurnālus Punktum, Strāva, Satori, Domuzīme, Jaunā gaita un citur, saņēmis izdevuma avīzes nosaukums Gada balvu kategorija Gada proza. Runājot par grāmatu līdzdalībnieks, grāmatas redaktors Vilis Kasims ar grāmatu iepazīstina šādi. Kāda pavisam parastā Imantas blokmājā pavisam parasts puisis sāk dzīvot ar neparastu meiteni. Tā sāka šis stāsts, kurā ir vairāk līkju nekā dažlabā krimināla romānā un baismīgāka mīlestība nekā romantiskajos stāstos. Pēc izlasīšanas, ieraugot autoru, gribēsies pāriet ielas otrā pusē, lai nesenāk iekļūt viņa nākamajā grāmatā. Bet prātā vienalga knudies aizdomas, vai tikai viņš nenojauš ko tādu, ko mēs mēģinam noslēpt paši no sevis. Laura Čakle. Viņa grib visu. Linai ir 29 gadi. Kādā naktī kārtēji strīds beidzas ar laulības šķiršanu. Jaunas dzīves vietas meklējumos viņa satiek izskatīgo Mārci. Tagad, būdamas brīva sieviete, viņa vēlas ar Mārci ko vairāk par nomodu sapņiem. Tomēr Linu vāja jautājums par to, ko viņa īsti grib. Kad viss ir skaisti, viņa nobīstās no nopietnām attiecībām un bēg. Vai viņu kaut kā ietekmējusi bērnība, jaunība? Nolēmusi izklaidēties galvaspilsēta, Lina nokļūst ballīšu epicentrā. Viņā atmostas pusaudzes vēlme nedomāt par sekām un morāli. Apreibusi no bezatbildības un vēl kaut kā cita, viņa attopas, ka no spožās uzdzīves nav tik viegli izkļūt. Par laimi viņa ir labi draugi un vislabākais brālēns, kurš glābi tad, kad viss šķīst un plīst. Vai pēc uzdzīves un nepatīkamiem pārdzīvojumiem atraidītais Mārcis viņu vēl gribēs? Lina lēnām iemācas neļauties noraidošajām sajūtām. Bet tomēr, vai zaudēto ir iespējams atgūt? Alija Heizelvuda, Līgava. Grāmata par vampīriem un vilkačiem. Nele Neuhausa, Briesmoni. Laukā tiek atrasts jaunas meitenes līķis. 16-gadīgā Larisa tikusi nožņaukta. DNS analīžu rezultātā policijas redzeslokā nonāk noraidīts patvēruma meklētājs, kuram jau iepriekš ir bijis piespriests cietumsods, tomēr pēc pārsūdzības viņš ticis atbrīvots. Viņam izdodas paslēpties, pirms Pija un Bodenšteins var ar viņu aprunāties. Naktī aiztaunu uz savu šosejas automašīnu notriec kādu vīrietu, kurš notikuma vietā mirst. Viņa ķermenis ir klāts ar koduma brūcēm, seja sakropļota. Savulaik šis vīrietis nelegālās autosacīkstes bija nogalinājis kādu grūtnieci. No kā tad viņš bēga un kas ar viņu tik nežēlīgi bija apgājies? Kārlija Fortene, Katra nākamā vasara. Sirsnīgs stāsts par mīlestību, cilvēkiem un izvēlēm, kas atstāja pēdas uz mūžu. Kā raksta rakstniece Džodija Pikulta par šo romānu. Katra nākamā vasara ir vasarīgs un atvaļinājumu laikam piemērots romāns. Ilgas un zudusi mīlestība, cerības un otrā iespēja, nākotne, kuru bijām sev plānojuši, bet kura reti ir tieši tāda, kā bijām domājuši. Brīnišķīgi romantisks stāsts.
Kārlija Fortena, tiksimies pie ezera. Pirms daudziem gadiem viņa pavadīja kopā vienu dienu. Nejauša iepazīšanas, kas izvērtas neaizmirstamā piedzīvojumā pilsētā. Nepiemērots brīdis, tomēr pievilkšanās starp abiem bija nepārprotama. Viņa dalījās noslēpumos, sapņos un solīja satikties tieši pēc gada pie ezera. Ferna tur bija, bet Vils nē. Tagad 10 gadus vēlāk Ferna ir atgriezusies mājās un vada savas mammas ezera kurortu, kas nonācis finansiālās grūtībās. Turklāt viņas bijušais puisis Džēmijs tur strādā par menedžeri. Fernai ir nepieciešams glābšanas plāns. Viņai par pārsteigumu tas uzrodas Vila veidolā, kurš atgriežas 10 gadus par vēlu, ar piedāvājumu palīdzēt. Šķiet, Vils vienīgais saprot, ko Ferna pārdzīvo. Bet kā gan, lai viņa uzticās šai mirāžai elegantajā uzvalkā, kas galīgi nelīdzinās tam jaunajam vīrietim, kuru viņa satika pirms tik daudziem gadiem? Tomēr Vils pirms 10 gadiem viņu izglāba. Vai viņa spēs palīdzēt arī Vilam? Noslēpuma muzejs. Apjomīgs un aizraujošs ieskats kādās Ukraiņu dzimtas ceļos. Darina ir televīzijas žurnālisti Kijevā un pēta Ukrainas atcelšanas armijas cīnītājs Olenas likteni. Tikmēr tragiski iet bojā Darinas draudzene, starptautisko slavas guvusi māksliniece Vlada. Ir pazudusi arī Vladas gleznu sērija Noslēpumi, un Darina sev jautā, vai tas viss ir nelaimes gadījums vai korumpēto politiķu adriebība. Žurnālisti cenšas atklāt šos tumšos noslēpumus, taču nespēja neatsaukties neatbildētai mīlestībai, kas viņu atradusi no gadu tāles un brīnumaini pārvērš visu viņas dzīvi. 20. gadsimta Ukrainas vēsture no atbrīvošanās cīņām līdz oranžas revolūcijas priekšvakaram. Frīda Makfādena. Mājkalpotāja tevi vēro. Viņa dzīvo kaimiņos, un viņa zina tavus noslēpumus. Kādreiz es tīrīju citu cilvēku mājokļus, tāpēc nespēju noticēt, ka šī skaistā māja beidzot pieder man. Plaša virtuve, klusa iela, milzīgs pagalms, kur bērniem spēlēties. Mēs ar vīru gadiem krājam, lai piepildītu šo sapni. Kad jaunā kaimiņiene uzaicina mūs vakariņās, esmu piesardzīga, taču tajā pašā laikā apņēmības pilna sadraudzēties. Durvis atver viņas mājkalpotāja baltā priekšautā un cieši saglaustiem matiem. Es zinu, kā ir būt viņas vietā. Tomēr kaut kas viņas augstajā skatienā uzdzen drebuļus.